Lasāmlaiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Esiet sveicināti visi tie, kas lasa grāmatas, kā arī tie, kas klausās radio, un arī tie, kas lasa grāmatas un klausās radio. Šeit Zintars Tilaks un Lasāmlaiks ar mani kopā Inese Štrāla. Lasāmlaikā šoreiz no dzejas līdz vērienīgiem zakšanas plāniem. Kristīna Sadovska pastāstīs par Pētera Jurciņa līrikas izlasi un atkal reipstvejas, kā arī par jaunākajiem tulkotajiem romāniem. Uzzināsim, ka Deivids Valjams, populārā TV šova Britain's Got Talent žūrijas loceklis, kurš izceļas ar īpašu piekasīgumu, ir arī jautru grāmatu autors. Raidījuma izskaņā telefona konkurss zinošiem klausītājiem. Vēl paguļam pļavā šai zaļā, kur vītaņi rokas mums sien. Vēl neraisies mīļotā vaļā, es negribu atkal būt viens. Starp zālēm ir klusē tik labi, kā klusēšu palicis viens. Vēl vasaras pļavā mēs abi vēl smaržo jau apīti siens. Tas ir dzejols pļavā no Pētera Jurciņa izlases un atkal reipstu es. Un tikko mūsu apgādā ir iznākusi šī burvīgā izlase, kur es gribētu arī pateikt paldies Vitai Lēnertei par brīnišķīgo noformējumu, jo grāmata ir ne tikai iekšēji, bet arī ārēji ārkārtīgi skaista un tāda priecīga un vasarīga, jo Pētera Jurciņa mīlas dzeja, kā jau jūs dzirdējāt, nezaudē savu aktualitāti un vēl joprojām ir tāda mazliet reibinoša un skaista. Lasāmlaiks. Lasāmlaikā šoreiz visai liels piedāvājums romānu cienītājiem. Kuru izvēlēties, to spriediet pēc sarunas ar apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju, literāti Kristīnu Sadovsku. Mūsu jauno grāmatu kaudzītē, jauni romāni. Šajā gadījumā 2 romāni. Un pirmais, ko es tev gribu jautāt, tu lasījusies, protams, visu, es zinu, un es tam ticu tagad, bet pasaki, kur ir tā starpības starp vienu un otru varbūt? Jā, bet 2 tie tomēr ir mīlestības tēmai veltīti. Čārlza Mārtiņa romāns Kalns starp mums. To es varētu nosaukt ne tikai par mīlestības romānu. Attiecības vispār? Attiecības vispār, bet tas ir arī, es teiktu, dēku stāsts. Jo tā galvenie varoņi nokļūst tādā ļoti, varētu teikt, bezizējas, smagā bezizējas situācijā. Jo tad, kad ķirurgs Bens un žurnālisti Ešlī secina, ka vētras dēļ nelidos lidmašīna un Ešlī var nokavēt savu kāzu ģenerāla mēģinājumu, bet Bens daudzās operācijas, kas viņam ir ieplānotas,
Viņi nolēma noalgot mazo lidmašīnīti, kas viņus varētu izvest laukā no vētraca zonas, un viņi varētu nokļūt, kur vajag. Un mazās lidmašīnītes pilots ir ļoti pašpārliecināts vecs kungs, kurš nolēma, ka tādam īsam lidojumam nekāda īpaša atļauja un pieteikšanās nav vajadzīga. Galu galā ne pirmo reizi viņš lido pāri Klinšu kalniem, un tāpēc viņi dodas ceļā, nevienu par to nebrīdinājuši, bet ceļā pilotu piemeklē sirdslēkme, un viņi nogāžas Klinšu kalnos ziemas vidū, un sākas ārkārtīgi, var teikt, drūms un pat traģisks piedzīvojums, jo pilots ir miris, Ešlija ir lauzus kāju, un vienīgi Bena ķirurga prasmes ļauj kaut kādā mērā visus šos ievainojumus kaut cik padarīt tādus, lai cilvēki varētu mēģināt pārvietoties. Bet tā kā neviens viņus nemeklēs, viņiem laukā no kalniem ir jāizkļūst pašiem, un šis ceļš prasa veselu mēnesi. Jā, un tomēr man liekas, ka gan kinofilmas, kas ir šajā žanrā tapuši, tās ir ļoti, ļoti aizrautīgi šie sižeti, kuri ir piedzīvojumi garša, tātad grūtības, kuras jāpārvar un kur pa vidu veidojas tās attiecības. Un tās attiecības, kas veidojas grūtībās, tās alaži ir stiprākas. Jā, bet nav jau tā, ka šie cilvēki būtu vientuļnieki bijuši pirms tam un ka viņi alktu pēc attiecībām, jo katram no viņiem jau ir attiecības. Un varbūt vairāk šis stāsts ir jau par tām attiecībām, kas ir, bet šobrīd nav sasniedzamas. Un šie cilvēki, kas tur ārpusē kaut kur tur civilizācijā tad tomēr starp viņiem neveidojas, ja, šis romāns? Par to mēs tagad tā īsti visu neizstāstīsim. Katrā ziņā tur ir ļoti, ļoti daudz tādu interesantu gan atziņu par attiecībām, gan vispār tā ir grāmata, kas raisa diezgan dziļas pārdomas par to, kādas vispār ir attiecības, kuras mēs veidojam starp cilvēkiem, tad, kad apstākļi ir un tad, kad apstākļi nav ekstrēmi. Tā kā Kalns starp mums, Čārlza Mārtina romāns ir piedzīvojumi romāns ar romantikas elementiem. Jā, un to lasīt ir ļoti interesanti. Jā, bet kur tad būs tā atšķirība, runājot par otru romānu, ikdienu, ik stundu tāds nosaukums? Horvātu rakstnieces Natašas Dragničas romāns, kuru tulkojusi Silvija Brice, ko es atkal varu piesaukt kā tādu pilnīgi skaidru kvalitātes zīmi, jebkuram tulkojumam, ir ārkārtīgi romantisks romāns par mīlestību, ar kuru cilvēki varbūt brīžiem apiet diezgan vieglprātīgi. Grāmatas galvenie varoņi sastopas un iemīlas jau bērndārzā. Bet tad Doras vecāki izlēma pārcelties no Horvātijas uz Parīzi, un jaunieši tiek izšķirti, un tad pēc 16 gadiem viņi satiekas atkal, un tad viņi satiekas vēl. Un šī mīlestība, ar kuru viņi tā zināmā mērā vieglprātīgi spēlējas, turpina viņus pavadīt visu mūžu. Un tas ir tāds ļoti, ļoti skaists, tīri romantisks stāsts par to, kā cilvēki var apieties ar mīlestību vai viens ar otru. Un Natašas Dragničas grāmata Ikdiena, ik stunda ir tapusi ar Eiropas komisijas programmu Kultūra atbalsta tulkojumam. Vienmēr, ne arī savādāk, vai tev, kas pieder, vai esi parādā, esi man pāri visam, kā debesis, kas zemi klāj. Vien svarīgi man ir ticēt, ka varam iesākt no nekā. Tu tuvu tālu, jūtu atmiņā, tu tuvu tālu, tu manā svētā grēcī
kā gaiša silta diena, uz mirkli manējā. Esi man pāri visam, kā debesīs, kā zemi klāj. Vien svarīgi man ir ticēt, ka mirkli būsi manējā. Tu tuvu tālu, tu manā jūtu atmiņā. Tu tuvu tālu, tu manā svētā grēcīgā. Tu tuvu tālu, tu manā jūtu atmiņā. Tu tuvu tālu, tu manā svētā grēcīgā. Tu tuvu tālu, tu manā jūtu atmiņā. Tu tuvu tālu, tu manā svētā grēcīgā. Tu tuvu tālu, tu manā jūtu atmiņā. Tu tuvu tālu, tu manā svētā grēcīgā. Zvaigzne ABC iesaka. Stikla pilsēta, vai šī vide ir sirreāla, vai tā ir izfantazēta vide, vai tas ir varbūt cinisks skats uz mūsdienām, vienkārši mūsu normālajiem apstākļiem? Jebkura distopija, protams, ir gan zināmā mērā cinisks skats uz mūsdienām, gan kaut kādā mērā brīdinājums par to, kāda var būt mūsu nākotne, bet vienlaikus Kasandras Klēras grāmata Stikla pilsēta. Ieklausieties tie, kas ir lasījuši pirmās Kaulu pilsētu un Pelnu pilsētu, jo triloģijas beidzamā grāmata ir tikko iznākusi svaigi no tipogrāfijas Kasandras Klēras Stikla pilsēta. Un atkal jaunieši var būt priecīgi un jūsmīgi. Un man liekas, arī vecākiem man gribētos piebilst, ka ja jums šķiet, ka šīs grāmatas var jūs pusauģus samaitāt, jo tur stāsta par sliktām lietām, tā nav. Jo tās ir grāmatas, kas stāstot par sliktām lietām, par sabiedrībām, kuras funkcionē tā, kā mums negribētos, lai tās funkcionē. Vienlaikus, man liekas, arī stāsta par tādām ārkārtīgi vispār cilvēciskām lietām, godīgumu, mīlestību, uzticību, draudzību un visu šo tādu tā kā abstrakto lietu svarīgumu. Parasti normāli cilvēki ikdienas dzīvē. Un tas, ka tās ir uzrakstīts tādā straujā tempā un arī lasītas tiek strauji un lasītas tiek slepeni un gultā zem segas un pusauģi mēdz samesties, lai šīs grāmatas nopirkt un varētu izlasīt ātrāk un visi kopā un apspriest. Nu jā, tas ir tieši tāpēc, ka viņiem ir svarīgi apzināties, kāds ir tas ceļš uz dzīvi un kāda ir tā īstā dzīve un kā tā būtu jādzīvo. Un ja agrāk mēs lasījām piedzīvojumu romānus par viduslaikiem, mēs lasījām Trīs muskatiers, mēs lasījām Žilu Vernu, tad mūsdienu jaunieši vairāk aizraujas lasot šāda tipa grāmatas. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi, jo viņi lasa un viņi domā. Viņi domā par to, kas viņi ir un kādi viņi būs.
lasām laiks. Ja tu nemānies, un tas ir tas pats Dēvids Valjams, par kuru es domāju, ja, tad izrādās, ka viņš ir spējīgs arī grāmatas rakstīt. Jā, viņš ir ne tikai cīniķis un Žūrijas loceklis Britnes Got Talent raidījumā, kur mēs varam ik pa brītņiem paklausīties īpaši naidīgās un cīniskās piezīmes par kādu dalībnieka dvēseles, miesas un māksliniecisko stāvokli. Cienījamie klausītāji, tas ir tas nežēlīgais sarkanās pogas spiedējs, kurš to dara ar īpaši tādu cīnisku smīniņu sejā. Jā, bet viņš ir arī talantīgs rakstnieks. Un raksta viņš kam? Raksta viņš pusauģiem. Un varbūt tieši tas, ka viņš spēja būt cinisks un, kā izrādās, arī sirsnīgs un maigs vienlaikus, ir visu viņa grāmatu panākumu cēlonis. Jo pirms dažiem gadiem visu pasauli pāršalts burtiski Grega dienas grāmatas, un tās lasa vēl joprojām visu pasaules mazie puišeļi un mazās meitenītes. Tad šogad savu uzvaras gājienu ir sākusi gangstera omīte, Dēvida Valjama radītā varone un viņas mazdēls Bens. Bens ir ļoti neparasts puisēns, jo savos 11 gados viņš sapņo kļūt par santehniķu un slepenībā pēta visu pazemes komunikācijas sistēmas zem Londonas, kam ir ārkārtīgi liela nozīme grāmatas tālākajā attīstībā. Bena vecāki savukārt ir neprātīgi aizrāvušies ar dažādu talantu šovu skatīšanos. Diez kāpēc gan Valjams par to raksta. Un brīžos, kad vecāki ir aizrāvušies ar talantu šoviem un dodas skatīties tos klātienē, Bens tiek sūtīts pie vecmāmiņas. Vecmāmiņa Bena prāt ir ārkārtīgi garlaicīga būtne, jo, viņa spēlē skrēbls, gatavo kāpostu kūku un gandrīz vai neiziet no mājas. Bet tad vienā dienā Bens atklāja, ka vecmāmiņas dzīvoklītī glabājas milzu dārgumi, miljoniem vērtas rotaslietas. Un ir iespēja, ka tieši viņu vecmāmiņa ir bijusi leģendārais melnais kaķis, laupītāja, kas nekad nav tikusi pieķerta. Un pārējais paliek noslēpumā. Raidījumā kā alaži viesojās apgādes zvaigzne ABC projektu vadītāja literāte Kristīna Sadovska. Krēslā šūpojās, mamma, un par dzīvi priecājās, mamma, lai gan gadi 90, mammai, dzīvē augsta vilsi, mamma, jā, mūsu mamma, ko gan tā dara, jā, mūsu mammai vēl gadi nav no svārātai. Kad no rīta pieceļās, mamma, svarus cilā vingrinās, mamma, un pirms saule debesīs, mamma, noskrien kilometrus 3, mamma, jā, mūsu mamma, ko gan tā dara, jā, mūsu mammai vēl gadi nav no svārātai. Brokastīs ar apetīti, mamma, notīra tā galdu glīti, mamma, noēd zirgu viena pati, mamma, pāri paliek tikai rati, mamma, jā, mūsu mamma, ko gan tā dara, jā, mūsu mammai vēl gadi nav no svārātai. Muzikāla izrādās, mamma, orķestrī sen piedalās, mamma, spēcīgi tur bungas sit, mamma, ka no sienām kaļķi krīt, mamma, jā, mūsu mamma, ko gan tā dara, jā, mūsu mammai vēl gadi nav no svārātai. Sporta auto
skauts, o mamma, jakās priekšā tūļājās, o mamma, taures skaļi lavājās, o mamma, jāmūs, o mamma, ko gan tā dara, jāmūs, o mammai vēl gadi nav no svārādai. Zaļumballē ierodās, o mamma, jauniem līdzi drebinās, o mamma, daži piekūst, cits iet snaust, o mamma, kradās, kamēr gaisma aust, o mamma, jāmūs, o mamma, ko gan tā dara, jāmūs, o mammai vēl gadi nav